Vārtiem, jeb šo saucamo hat-trick, kas interesanti līdz vakardienas spēlei. No tūs distances Olavs Vīns met pa vārtiem labi. Kovļevskis aizvārtē saspēlēs ar Bitmanu. Tagad Rolands iet uz vārtu priekš. Ļoti labā pozīcijā atrod. Droša spēle, akadēmiska. Laba saspēle un no tik vienkāršas situācijas varam teikt, ka šos aizsargāšanu visai daudz vārtu gūmu šeit. Toms Rīsmans apzog savu bijušo komandas biedru. Krišjānu Tiltiņu, pēc tam atrod Emīlu Zalbu. Tie lielākoties ir ļoti spēcīgi, bet labi vārtos darbojās Roberts Brants. Šeit līdz tukšiem jau centās izspēlēt. Varbūt jau pats Olavs varēja mest pa vārtiem. Sastāvos tā arī līdz šim nav zaudējuši, pēc tam paši guva labi iespēja tagad skriet prezumā Leksis. Labi saspēl vēlreiz vārtos, labi darbojas Kreičmans. Regnārs saprot, ka vārtos paliek mazāk un labi ar korpusu atvēr šo metienu. Vānaks no vārta priekš. Varbūt piespēle nebija īsti precīzi, jo kā uz brīvu pozīciju jau nāca Emīls. Būtu dīvaini tādā negaidīt piespēle šeit. Trofimenko neizdodas līdz galam pārtvert bumbiņu. Gāja uz pārtveršanu, Roberts nepārtver, līdz ar to atbrīvo tādā veidā laukuma daļu. Bīstams uzreiz moments, metiens pa vārtiem. Tur gan labi darbojās Brants šo. Jebkuru pretinieku. Tagad tieši Toms ar bumbiņu laukuma vidū. Spēlē uz Treimani. Krišu metiens labs metiens. Jau lidoja Valtera Lapiņu virzienā. Valters vārtūmā ir ļoti bīstams. To viņš šo zonu pierādīs. Toms Bitmans nemet pa vārtiem. Atrod Matīsu Milleru. Gribētos teikt, abi arī Latvijas nacionālās izlases pārstāvi. Tā kā laba piespēle no Tiltiņa uz pietim labs manevrs. Labi apgriežās ap pretinieku spēlētāji. Tiek labā pozīcijā. Vēlreiz aizpēc. Atrod vidū pozīciju. Saglabāt spēli pretinieku zonā. Tolmans kļūdās piespēlē. Tehnisks brāķis. Čērpus metiens garām vārtiem. Nedaudz pretkustībā. Vēlreiz Toms ar bumbiņu. Rišāņa metiens. Atlaicošā bumbiņa vārtu priekšā. Un vēl atpakaļ savu sarkano Jaciņu. 13 sekundes tikai Rolis pavadīja laukumā. Bet cik produktīvs, kamēr es stāstu pa Kovaļevski. Ja šāds paliks rezultāts, ja nekas nemainīsies, būs interesanti skatīties, kas notiks otrajā trešdaļā. Emīls Eglīts labā pozīcijā spēlē uz Traubergu. Toms Bitmans paspēja atgriezties aizsardzībā, paspēja nolasīt šo situāciju. Tur jau Mārtiņš viens pats bija. Toms tagad labā pozīcijā un varēja gūt ļoti reiz vārtos. Iesākotnēji vairāk izdevās to uzspiest Lekringam un pat izvirzīties tādā veidā vadībā. Pēc tam nedaudz Millera mētiens no līniju. Ja. Pirmajā 7, otrajā 7, tad kopējā attiecība pirmajā. Vārtu priekšā Krišjāns. Es atvainojos, tas nav Krišjāns Tiltiņš. Zalbu. Labi saņem apakaļ piespēle Toms Rīsmans uz tukšiem vārtiem. Kā tur netika gūti vārti uz pozīcijas, ja nemaldos Treimans vai Traubergs. Viens no te, katrā gadījumā vai Treimans vai Traubergs. Labi nospēlēja Zalbs, labi nospēlēja. Jau 3 Ulbruks spēlētāji. Šovakar ir ar 2 punktiem. Trofimenko 2 vārtu gumbu. Labā pozīcijā Lapiņš. Miķels labi nospēlēja aizvārtē. Kovaļevskis pēc tam labi nospēlēja Šenbergs. Kovaļevskis vārti! Beķers. Tagad jau redzam, vairs nav šīs ilgās saspēles pacietīgās savā zonā. Ir vertikāls piespēles uz stūri. Labā pozīcijā Miķels neizdodas. Šeit kā konusīms nedaudz Andris Pīlups pārbīda pat ar roku savus spēlētājs. Vānoga aiz muguras. Valpiņš bija izveicīgākais vārtu priekšā. To apspēlēt savā zonā. Lekrings to tieši vēlās šādā veidā. Gribot, negribot, tagad bumbiņi jāiemet. Brants lieliski darboja. Tāda to, kad Henri, tava vieta nav nemaz tik droša un stabila. Kamēr es slavēju Brantu, tikmēr ļoti skaists un precīzs Rīsmans. Vēlreiz saspēlējas ar Zvīni. Diagonālo Kaspar, diagonālo piespēli no Emīla Zalba. Un brīvojas no savu vārdu Rāļjančevska.
Tiltiņš met pāri visam laukumam, un Tiltiņš netiks pie... Kas no...